Labdien, paldies. Man prieks visus redzēt. Tātad mani slaidi. Es ceru, ka viss veiksmīgi redz. Jā, labdien, mani sauc Zanda Dāvida. Tātad es esmu patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenā juriste. Un ikdienā strādāju arī ar maldinošajiem modeļiem. Tātad ar negodīgu komercpraksi attiecībā uz patērētājiem, bet digitālo pakalpojumu akts noteikti patērētāju tiesību aizsardzības centram atvērs vēl plašāku sfēru, kā darboties, jo šis akts viennozīmīgi attieksies ne tikai uz patērētājiem, bet arī uz cita veida lietotājiem. Pareizāk pat jāsaka tā, ka digitālā pakalpojuma akts aizsargās tieši šos citus lietotājus, kas līdz šim nav guvuši to aizsardzību, kas ir bijusi patērētājiem. Tātad es stāstīšu par tiem maldinošiem modeļiem. Kāds ir manas prezentācijas saturs? Vispirms es jūs iepazīstināšu ar digitālā pakalpojuma akta 25. pāntu, kas ir tas galvenais pāns, kas regulē maldinošos modeļus aktā. Izstāstīšu, kas ir maldinošā modeļa definējums, par ko strīdās zinātnieki, un vēl joprojām īsti nav skaidrs, kas tas ir, bet katru individuālu gadījumu mēs piepildam ar saturu un mēģinam saprast, kur tad ir tās robežas, kad ir maldinājums un kad varbūt vēl gluži nav maldinājums. Kas ir maldinošie modeļi, un tā skaitā arī nedaudz ieskicēšu iespējamo maldinošo modeļu izpratnes iespējamo attīstību nākotnē, jo Eiropas komisijā un tā skaitā Eiropas Savienībā un tiesību doktrīnā virmo daudz dažādas idejas, dažādas pazīmes, ka mēs viennozīmīgi visdrīzāk neapstāsimies pie tāda klasiskās izpratnes par maldinošiem modeļiem. Un noslēgumā parādīšu pāris piemērus, vizuālus piemērus, lai vieglāk var saprast, kas tad īsti tie maldinošie modeļi ir. Un manas prezentācijas mērķis viennozīmīgi pārliecināt jūs, ka jūs esat savā ikdienā saskārušies ar maldinošiem modeļiem, pat varbūt to nenojaušot. Tātad digitālo pakalpojumu akta 25. pāns ļoti konkrēti aizliegs izstrādāt, organizēt, eksploatēt maldinošas tiešsaistes saskarsnes. Ikdienā mēs to saprotam latviešu valodā kā terminu maldinoši modeļi, lai gan jāsaka, ka pašā aktā tieši šis konkrētais termins gluži neparādās. Šo aizliegumu nepiemēro praksēm, uz ko attiecas negodīgas komercprakses direktīva un vispārīgā datu aizsardzības regula. Līdz ar to tas veidos ļoti interesantu situāciju, jo šos normatīvos aktus mēs piemērosim paralēli vienam otru, bet pēc būtības no tāda juridiskā viedokļa skatoties, tad negodīgas komercprakses direktīva un vispārīgā datu aizsardzības regula būs speciālais regulējums, ko piemērosim pirmām kārtām, ja piemēram, lietotājs ir patērētājs, un tikai tad, ja nebūs patērētājs, tad jau būs opcija piemērot digitālā pakalpojuma aktu. Tātad pēc būtības digitālais pakalpojuma akts aizklāja noteikta veida robu, kas līdz šim ir pastāvējis Eiropas Savienības šajā tiesiskajā telpā, un neļaus platformām manipulēt ar cita veida tiesību subjektiem, tātad cita veida lietotājiem, jo līdz šim regulējums mums ir bijis priekš patērētājiem un tā skaitā priekš fiziskām personām attiecībā uz datiem. Tātad tas būs kaut kas jauns izaicinājums patērētāju tiesību aizsardzības centram. Un jāsāk ar to, ka, kā jau minēju, regulējumā tātad nav sniegta maldinošo modeļu šī juridiskā definīcija, kas no vienas puses varbūt apgrūtinās uzraudzības iestādēm savu darbu, jo būs katrā individuālā gadījumā jāizvērtē, jāiegūst pierādījumi, jāskatās, iespējams jāpēta dažāda veida uzvedības pētījumi, lai saprastu, kurā mirklī tas lietotājs tiek maldināts, bet kurā viņš iespējams varētu arī pretoties noteikta veida praksei un spēt saprast, ka šī prakse varbūt ir pārspīlēta vai citā veidā tātad nemaldina. Bet no otras puses, tas, ka šis juridiskais definējums nav noteikts, tas, protams, dot uzraudzības iestādēm plašāku iespēju reaģēt uz dažāda veida pārkāpumiem un padara šo regulējumu
kā gudri saka Eiropas Savienībā, tātad nākotnes izturīgu, jo regulējums ir salīdzinoši elastīgs. Šobrīd veiktie pētījumi rāda, ka zinātnieki jau šobrīd ir izstrādājuši vismaz 19 dažādas maldinošu modeļu definējumus. Līdz ar to tā interpretācija ir dažāda, bet no otras puses, protams, tie definējumi diezgan pārklājas un to galvenos aspektus ieskicē. Šobrīd praksē un Eiropas Savienībā tieši tādā starptautiskajā vidē mēs maldinošus modeļus pazīstam ar nosaukumu dark patterns, ja mēs tulkojam uz angļu valodu. Bet jāsaka tā, ka latviešu valodā šis izstrādātais termins maldinošie modeļi ir daudz precīzāks, raksturojot maldinošos modeļus. Un tagad jau arī Eiropas Savienībā, arvien vairāk skatoties un pētot dažādu veidu literatūru un redzot arī, kā darbojas jaunās Eiropas komisija ar savām jaunajām iniciatīvām, ir tātad doma, vai jāsaka tā virziens iet uz to, ka dark patterns šo nosaukumu mēs aizstājam ar deceptive patterns, kas vairāk atspoguļo to, ka šie modeļi maldina to lietotāju. Ja dark patterns kā tumšie modeļi, kad īsti tās izpratnes nav, tad ar šo jauno terminu angļu valodā tas vairāk atver to priekšstatu, kas tad tie maldinošie modeļi ir. Un tas noteikti būtiski ir ne tikai uzraudzības iestādēm, bet arī pašiem patērētājiem, pašiem lietotājiem, lai saprastu, kas tad īsti tas ir, ja mēs jau pašā terminā ietveram iekšā vārdu, kas mums palīdz vieglāk izprast šo nevēlamo praksi. Bet ar terminu dark patterns, kā jūs redzat, es esmu norādījusi ieviesēju, un šis termins tika ieviests tādā publiskā telpā, izskanēja 2010. gadā. Un viennozīmīgi negodīgas komercprakses direktīva, kas ir tātad radīta 2005. gadā pēc būtības pamatojoties uz industriālo ekonomiku, nevis uz digitālo ekonomiku, par ko mēs runājam tagad. Protams, tādu terminu kā dark patterns nelietoja, bet ļoti veiksmīgi, direktīva ir ļoti elastīga, un mēs spējam šo direktīvu piemērot arī maldinošu modeļu gadījumā. Un ļoti līdzīgi arī attiecībā uz vispārīgo datu aizsardzības regulu, tas gan varbūt ir mazāk dzirdēts praksē, bet arī šī regula dot mums šo regulējumu, lai novērstu maldinošus modeļus attiecībā uz fizisku personu datu lietojumu un šo pārkāpumu no, piemēram, datu apstrādes veicēja puses. Bet digitālo pakalpojumu akts, kā jau jauns regulējums, protams, ir ņēmis vērā šo praksi, kas ir izveidojusies un attīstījusies, un jau diezgan konkrēti pārēc šo 25. pantu, kas konkrēti aizliedz maldinošo modeļu tātad izmantošanu praksē. Ja negodīgas komercprakses direktīvu mēs interpretējam un piemērojam, un mēģinam savilkt to visu kopā, tad akts būs tas, kur diezgan skaidri tas tiks reglamentēts. Un kas tad ir īsti maldinošie modeļi? Vienkāršiem vārdiem sakot, ko arī piedāvāja šī termina izstrādātājs pašā sākumā, 2010. gadā, jāsaka tā, ka nav diži mainījies. Tātad vietnēs un lietotnēs izmantotie triki, kas liek jums darīt lietas, kuras jūs nevēlaties darīt. Piemēram, kaut ko iegādāties, kaut kur reģistrēties. Man liekas, ļoti vienkāršos vārdos pateikts tas, ka pēc būtības maldinošo modeļu mērķis platformām, piemēram, izmantojot maldinošos modeļus, tas mērķis ir ietekmēt tā lietotāja lēmumu, padarīt viņa šo lēmumu pieņemšanas autonomiju ierobežotāku, steidzināt viņu pieņemt lēmumu un tādā veidā pieņemt nepārdomātu iespējams lēmumu. Bet jāsaka tā un jāvērš uzmanība uz digitālo pakalpojumu aktu, kas ļoti precīzi atrunā to, kad šī maldinošo saskaršņu
tātad izmantošanas prakse var būt gan ar nolūku, gan arī bez nolūka. Tātad pēc būtības uzraudzības iestādēm nav jāvērtē, vai platforma ir apzināti kaut ko tādu veikusi, vai tas ir vienkārši tā sagadījies, bet ja tas ir radījis būtiskas sekas lietotājiem, tas ir pārkāpis aktu, tad viennozīmīgi tas ir vērtējums kā pārkāpums. Ļoti līdzīgi tas ir arī negodīgas komercprakses direktīvā, kur arī nav uzsvars uz to, vai tas ir darīts apzināti vai neapzināti, bet mēs skatāmies uz tām sekām, kas ir radītas, skatāmies uz to pārkāpumu. Un šeit man ir arī pievienots skaidrojums no negodīgas komercprakses direktīvas vadlīnijām, jo, kā jau es minēju, negodīgas komercprakses direktīva arī nepazīst tādu terminu kā maldinošie modeļi, bet tas ir interpretācijas jautājums un tiesību normu piemērošanas jautājums. Tad vadlīnijas ieskicē, ka ka maldinošie modeļi ir ļaunprātīgas pamudināšanas veids, kas parasti iekļauts digitālā dizaina saskarsnēs. Bet, ja digitālo pakalpojumu akts diezgan lielu uzsvaru liek uz šīm saskarsnēm, jeb uz šo digitālo dizainu, tad negodīgas komercprakses direktīva ir diezgan atvērta. Līdz ar to redzēs, kā nākotnē tas viss mums attīstīsies. Iespējams, par maldinošiem modeļiem mēs runāsim ne tikai dizaina ietvaros, bet varbūt arī kādā citā veidolā. Bet tas viss ir nākotnes jautājums, kā šī prakse attīstīsies. Jo, protams, gan šo maldinošo modeļu izmantotāji, īpaši tie, kuri apzināti uz to iet, ir diezgan kreatīvi un šīs prakses noteikti mainās īpaši digitālajā vidē, kad viss notiek strauji. Par maldinošo modeļu izpratnes attīstību man likās svarīgi vērst šo uzmanību, jo manuprāt, tā varētu būt mūsu nākotne, kad maldinošo modeļu līdz šim pieņemtais definējums nākotnē varētu nedaudz pamainīties. Jo šobrīd mēs redzam ne tikai tādus klasiskus maldināšanas gadījumus, kad lietotājs tiek maldināts un tāpēc viņš izdara izvēli, kuru viņš nebūtu vēlējies izdarīt, bet ir arī tādi modeļi, kas rada atkarību. Tātad šis digitālais dizains ir izstrādāts tādā veidā, kas maksimāli palielina lietotāju apmeklējumu biežumu, ilgumu. Tas nozīmē, ka lietotājs redz vairāk reklāmas, viņš vairāk izmanto saturu. Tātad šī digitālā dizaina mērķis ir noturēt jūs kā lietotāju noteiktā platformā vai noteiktā digitālā vidē. Un tā latviski tulkojot, mēs to varam saukt par personas uzmanības nolaupīšanu vai lamatām, tas varbūt tādi dramatiski vārdi, bet ļoti spilgti, manuprāt, atspoguļo to, ka pēc būtības tā uzmanība tiek nolaupīta, varbūt mums nemaz īsti to negribot, neapzinoties, bet mēs tiekam ievilkt iekšā šajā digitālajā vidē un ir daudz dažādas tātad šīs stratēģijas, kā to izdarīt, un, protams, viennozīmīgi vismazaizsargātākā grupa ir bērni, kas, kā mēs ikdienā noteikti redzam, daudzās ģimenēs bieži vien nespēj apstāties ar ierīču lietošanu. Jā, un tātad tiešais spēļu šī atkarības radīšana vai arī veicināšana var attiekties gan uz bērniem, gan arī tikpat labi uz pieaugušajiem. Es varētu šeit veikt aptauju un pajautāt jums, kurš no jums ir spēlējis digitālās spēlītes un kuram ir ielādēts telefonā spēles. Es domāju, ka lielākā daļa no jums paceltu roku. Un iespējams pat varbūt arī apliecināt to, ka dažreiz no šīm spēlītēm ir diezgan grūti tikt ārā, kad gribas turpināt un turpināt. Un arī šīs platformas un šis dizains ir izveidots tādā veidā, lai jūs mudinātu pēc iespējas tur ilgāk uzturēties. Tad jūs arī, kā jūs minēju, vairāk redzat, vairāk pērkat virtuālās dāvanas, tērēt savu naudu, laiku un visu pārējo. Tātad tiek veidota šī atkarība. Un tā skaitā runa par maldinošiem modeļiem, kas nākotnē varētu
attīstīties tā plašāk, aizsargājot vairāk lietotāju, tas viennozīmīgi ir arī šie neētiskie modeļi, kad tiek izmantota lietotājam nelabvēlīgi vai pat nedroši noklusējumi. Tātad lietotājiem ieejot platformā, uzreiz viņam tiek piedāvāt noteikti noklusējumi, ko attiecīgi, ja viņš neveic aktīvas darbības, viņš šos noklusējumus nemaina, un attiecīgi platforma var iegūt vairāk datus, iespējams vairāk sekot, parādīt vairāk reklāmas un tam līdzīgi. Tātad tās vibrācijas no Eiropas Savienības nāk tādas, un no prakses, ko mēs redzam, kad ļoti, ļoti prasītos, kad platformās būtu ētiski šie modeļi izstrādāti ētiski tādā veidā, ka sākotnēji patērētājiem vai lietotājiem tiek piedāvāts pēc iespējas viņam labvēlīgāks noklusējums vai algoritmi, un tikai tad, ja patērētājs vai lietotājs pats vēlas, viņš attiecīgi to pats pamaina. Tā skaitā arī lietotāja vecumam neatbilstošs dizains. Šeit arī runāja iepriekšējie runātāji par to, kā noteikt un kā pārliecināties par lietotāja vecumu, ka platformas līdz šim īsti varbūt veiksmīgi to nedara dažādu iemeslu dēļ, un tādā veidā lietotāji redz tādu dizainu, tādu saturu, kas nav paredzēts viņu vecumam. Un šeit mēs runājam ne tikai par to saturu, ko redz, kas varētu būt šis nelikumīgais saturs, agresīvais vai tāda veida saturs. Šeit mēs runājam arī par tādiem dizainiem, mājaslapu izstrādāšanu šo dizainu tādā veidā, kas noteikta veida lietotājus, kas nav sasnieguši, piemēram, 18 gadus, viņi ir nenoturīgāki pret šī veida dizainiem un tāpēc veids nevēlamas izvēles, ko nebūtu veikuši citādākā kārtā. Un tā skaitā arī platforma neatbilstoša uzvedība, kas jau parādās no pētījumiem, kad viens ir tas, ko mēs redzam platformās, mēs redzam, kādus algoritmus iespējams platforma izmanto, mēs redzam, kādus datus mēs nododam, bet mēs nevaram pārliecināties, vai patiešām tas tiek apstrādāts, izmantots tā, kā mums tiek pasniegts platformā. Un tā ir tāda ļoti būtiska problēma tieši arī no pierādīšanas viedokļa, gan no lietotāja iespējas pārliecināties, ka patiešām tie algoritmi strādā tā, kā man, piemēram, to platforma atklāja. Tātad arī tiek runāts par platformas neatbilstošas uzvedības, dažāda veida modeļiem un dizainiem. Tas par nākotni, bet kur mēs esam šodien? Šeit ir viens no piemēriem maldinošam modelim, jeb abonēšanas slazdi, kā mēs to dēvējam. Un šis ir piemērs no Patērētāju tiesību aizsardzības centra šī gada lēmuma, jo pirmo reizi mēs esam konstatējuši to, kad arī Latvijas komersants ļoti aktīvi, intensīvi un ar ļoti labiem rezultātiem ir izmantojis maldinošus modeļus. Un šai gadījumā šie modeļi ir tikuši izmantoti, lai lietotājs neapzināti, tātad bez skaidras informācijas saņemšanas vai nepārprotamas piekrišanas uzņemas abonēšanas saistības. Un šis bija viens no tiem gadījumiem, kad lietotāji patiešām nesaprata, ka viņi noslēdz abonēšanas līgumu tieši šī dizaina dēļ, tieši šī izveidotā dizaina dēļ, kas attiecīgi lietotāji maldināja un piesaistīja abonēšanas līgumam. Un daļa lietotāju to uzzināja tikai tajā mirklī, kad saņēma elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju rēķinus, kur jau iekšā bija ietverta tātad šī abonēšanas maksa. Un ja mēs regulāri pārbaudam rēķinus, tad varbūt mēs varam ātri noreaģēt uz to, kad esam ietekmēti ar šo maldinošo modeli. Bet ja mēs rēķinus nepārbaudam, tad tie var būt gadi, un mēs varam maksāt nepamatotas summas, nemaz neapzinoties, ka esam noslēguši abonēšanas līgumu. Tātad šis ir tāds Latvijas gadījums, kur jau ir pieņemts lēmums, un attiecīgi komersants ir arī sodīts par maldinošu modeļu izmantošanu.
Vēl no tādiem varbūt klasiskākajiem piemēriem, bet man uzreiz ir jāatzīmē, ka maldinošu modeļu veidi, ja jūs arī paskatīsieties internetā, pameklēsiet, ir ļoti daudz un izpaužas dažādos veidos. Un līdzīgi kā ar definējumu ir simtiem maldinošu modeļu dalījumi, dažādi veidi, kā mēs varam sadalīt, grupēt šos modeļus. Bet tātad, ieskatoties tādos varbūt klasiskākos, tad šeit ir viens no maldinošo modeļu veidiem, jeb lietotāja kaunināšana. Šai gadījumā tātad lietotājs tiek emocionāli manipulēts ar to veidu, lai viņš izdarītu tādu izvēli, ko iespējams viņš neizdarītu tad, ja viņam nebūtu šis emocionālais spiediens. Nu, tātad, kā jūs šeit redzat, lietotājs nevēlas saņemt paziņojumus no MyMedic lietotnes, un tad viņam piedāvā, protams, ļoti spilgtu pogu nospiest, akceptēt un tomēr saņemt, bet ja viņš to nevēlas, tad tur ir rakstīts, nē, es izvēlos nosiņot līdz nāvei, bet nesaņemt no šīs lietotnes paziņojumus, iespējams, visdrīzāk par savu kaut kādu veselības stāvokli vai fiziskajām aktivitātēm. Tātad tiek izmantot šis emocionālais modelis. Nu, šeit šis piemērs iespējams ir tāds ļoti spilgts un varbūt tāds šeit esoša auditorija varbūt uz to arī neuzķertos, bet ir daudzreiz slīpētāki un daudzreiz maigāki šāda veida paziņojumi, kas liek lietotājiem nospiest tomēr to pogu. Nē, es tomēr palikšu pie abonementa vai piekritīšu savu datu nodošanai, jo šis paziņojums tiek pasniegts attiecīgā maldinošā formā, liekot izdarīt attiecīgu izvēli. Vizuāla neatbilstība. Tātad tiek izmantoti maldinošie modeļi no tā aspekta, ka tiek samainītas pogas vietām, tiek samainītas krāsas vietām, lietotājiem negaidot šāda veida praksi no otras puses. Nu, jo parasti mēs pieņemam, ka zaļā krāsa būs jā un sarkanā krāsa būs nē, bet šeit ir izmantots apgrieztais veids. Ja tu esi pietiekoši uzmanīgs lietotājs, iespējams, tu ievērosi, bet ja tu to dari ātri, tad tiek izmantota šī tava kā lietotāja steiga, kas mums mūsdienās, man liekas, ir ļoti raksturīga, tiek izmantota šī mūsdienās raksturīgā īpašība ātri steigties, ātri nepārdomāt, ātri spiest, tad šeit attiecīgi cilvēks nospiež konkrēto pogu, izdarot izvēli, ko viņš nemaz nav vēlējies izdarīt un visdrīzāk neizdarītu, ja tur nebūtu šis maldinošais modelis. Vēl ļoti aktuāls piemērs pašā noslēgumā par šo viltus trūkumu, kas ļoti spēlē uz lietotājiem, tā skaitā ļoti daudz dažādu pētījumi, ka tas atstāja lielu iespaidu uz patērētājiem, radot iespaidu, ka šī prece vai šis piedāvājums ir vai nu ļoti populārs, vai drīz beigsies, vai pēdējais eksemplārs palicis. Un tādā veidā liekot lietotājiem šo savu izvēli izdarīt steigā, ātri, ka tik nenokavēt un izdarīt tātad neapzinātu izvēli. Un dažreiz arī no savas prakses varu teikt, ka pēc tam vēlāk ieejot vēlreiz tajā mājaslapā, vēlreiz skatoties, secinam, ka cena ir tā pati, preču vēl joprojām ir tikpat daudz, bet vēl joprojām tiek rādīts, ka ir palicis tikai viens eksemplārs, tātad nekas nemainās. Tātad viltus šī trūkuma radīšanas sajūta lietotājam. Šeit ir galvenie izmantotie avoti, un tā skaitā arī lasāmviela interesantiem. Es pieļauju, ka noteikti slaidi būs publiski pieejami vai izsūtīti dalībniekiem, tātad varēsiet, ja ir interese, palasīt arī pētījumus vairāk par šiem modeļiem, bet tas mans galvenais secinājums ir tāds, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pazīstams ar maldinošiem modeļiem, un mēs zinām, ko ar viņiem darīt. Līdz ar to vismaz šajā jomā es domāju, ka digitālo pakalpojumu akta ieviešana un piemērošana varētu mums būt atvieglota no tās puses, ka mums jau prakse ir bijusi.
Jā, paldies jums! Paldies Zandai Dāvidai!